protams, ka valstī un pilsētai kaut kādā veidā vajag naudu. Protams, ja mēs gribam dzīvot labā pilsētā ar labu servisu, mums pašiem kaut kādā dažādos veidos ir jāpiedalās šai pilsētas veidošanā, tā skaitā pilsētas budžeta veidošanā. Un viens no ietekmīgākajiem finansu avotiem, kas Rīgas pilsētā sastāda vairāk nekā pusi no pilsētas budžeta ieņēmumiem, ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tātad tas, cik pilsētā cilvēki ir laimīgi dzīvot šajā vietā un vai viņi nemeklē iespējas mukt prom no pilsētas. Un otrkārt, šie te nekustamā īpašuma nodokļi un nodokļi pa zemi. Un tas kopumā ir vairāk nekā pusi no pilsētas budžeta. Iedzīvotāji tātad ir ļoti dažādi. Un mēs esam līdz šim bijuši, es domāju, diezgan laimīgi dzīvot Meža parkā, kas ir viena no Rīgas pilsētas apkaimēm ar viskvalitatīvāko vidi, ļoti stabilu iedzīvotāju kopienu un daudzveidību. Līdz ar to šī daudzveidība ir viens no atslēgas vārdiem. Savukārt, saņemot paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli, mēs brīžiem esam pārsteigti, ka daudzveidība daudzveidību sāk likvidēt. Proti, ko mēs jūtam, ka ļoti satraukušies ir iedzīvotāji, kuriem šis nekustamā īpašuma nodoklis pārsniedz, piemēram, viņa mēneša algu izmērs, ja? Un vēl vairāk. Un tādēļ ir šī diskusija, kur mēs mēģināsim rast risinājumus, lai cilvēki būtu apmierināti dzīvot Rīgas pilsētā, kas Rīgai, es domāju, ir ļoti, ļoti svarīgi nezaudēt savus iedzīvotājus, nezaudēt vienu no labākajām apkaimēm. Un es domāju, ka šajā diskusijā tiks sniegtas atbildes par dažādiem veidiem, ko tad mums iesākt. Un jāpiebilst, ka Mežaparka attīstības biedrība tikko, tātad 20 dienas atpakaļ, ir uzsākusi projektu Mežaparka līdzdalība un sadarbība 2011, kuru finansē Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments sabiedrības integrācijas projekta ietvaros. Un šī te projekta mērķis, galvenais, vislielākais un būtībā vienīgais, uz ko mēs arī strādāsim, ir kā veicināt sadarbību, iedzīvotāju sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem, iedzīvotāju sadarbību savstarpēji, un tādēļ es aicinu šajā diskusijā būt konstruktīviem, runāt par lietu precīzi, jā, un tiešām pieiet šim jautājumam konstruktīvi. Un tālāk sapulces vadīšanu es nododu Andim Zīlānam, kurš pieteiks visus uzaicinātos viesus un vadīs procesu.